Jau vairāk kā 10 gadus Jūrmalā vairs nekūps lokas papīrfabrikas dūmeņi. Arī veco ūdens attīrīšanas iekārtu vietā ir jaunas. Jaunos lokas attīrīšanas iekārtu ūdens filtrēšanas dīķi Jūrmalā vasarās ir īsta putnu paradīze. Te savus mazuļus perē gulbju pāris, dzīvo pīles un kājas, bet Lielupē un Baltijas jūrā ieplūstošais ūdens ir tik tīrs, ka vīri smejoties saka, to varētu pat dzert. Daudzas Eiropas pilsētas lepojas ar ūdeni, kuru droši var dzert no krāna. Tām ir piepulcējusies arī Jūrmala. Pēc jaunās atdzaužošanas stacijas Kauguros uzcelšanas ūdens arī šajā rajonā no krāna tek dzidrs un tīrs kā rasa. Šodienas Jūrmalā vēl saglabājušies daži kādreiz visur esošie ūdens pumpji, taču nav ilgi jāgaida, līdz arī tie aizies pagātnē. Vēl daži gadi un centralizētā ūdens apgāde būs visā pilsētā, bet vecie ūdens pumpīši tad kalpos kā atmiņa par sendienām un savdabīga romantika. Ūdens patiesā vērtība cilvēki apzinās tikai tad, kad tas pēkšņi tiem vairs nav pieejams. Uz tikšanos Jūrmalā!